Šodien Politiskā apvienība par labu Latviju un Latvijas studentu apvienība noslēdz sadarbības memorandu galvenokārt par finansējumu augstākajā izglītībā, jo nevienam nav noslēpums, ka Latvijā ir viens no zemākajiem finansējumiem izglītībai no IKP un no budžeta Eiropā. Tas ir zemāks gan kā Lietuvā, gan Igaunijā, gan mūsu citās konkurējošās valstīs. Un, diemžēl, šis finansējums pēdējo pusotru gadu laikā ir dramatiski samazināts, kas, protams, nevar neatstāt ietekmi gan uz augstākās izglītības kvalitāti, gan uz mācību spēku, gan studentu spēju apgūt izglītību un izglītības pieejamību, it īpaši jauniešiem no varbūt mazāk turīgām ģimenēm vai no lauku reģioniem, kas īstenībā ir ļoti būtiski priekš visas Latvijas attīstības, jo kā reiz izglītība ir tā nozara, kas sniedz visaugstāko pievienoto vērtību, kas dod cilvēkiem iespēju uz sociālo mobilitāti, dod iespēju saņemt darbu un uzturēt savu ģimeni. Tāpēc mēs šodien ar Latvijas studentu apvienību vienojamies par dažiem pamatprincipiem izglītības finansējumā. Mēs secinām, ka tālāk finansējuma samazināšana absolūti nav iespējama. Ņemot vērā valsts budžeta iespējas, mums šis finansējums ir jāpalielina, taču finansējuma palielinājumam ir jāiet roku rokā arī ar finansējuma modeļa maiņu. Un mēs savā politiskajā programmā esam fiksējuši, ka ņemot vērā to darbu, ko Latvijas studentu apvienība ir veikusi pie augstākās izglītības finansējuma, analīzes izsekojot cauri šim finansējumam, mēs atzīstam, ka modelis nauda seko kvalitātei ir tas, ko Latvijai vajadzētu pieņemt, nevis to vēsturisko principu, ka nauda pēc varbūt netik caurspīdīgiem un saprotamiem kritērijiem seko pēc vēsturiskā principa, kur viņi vienmēr ir sekojusi ar nelieliem labojumiem. Tātad tās augstskolas, ko studenti izvēlās par viskvalitatīvākiem, tās studiju programmas, tie studiju virzieni, tad arī tiktu finansēti. Protams, mēs apņemamies no abām pusēm dalīties ar visu iespējamo informāciju, sadarboties tajos ietvaros, ko mums uzliek gan likumi, gan dažādi noteikumi, bet nekādā gadījumā nepasliktināt esošo finansējumu situāciju un to iespēju robežās uzlabot. Tas, manuprāt, ir galvenais, kas ietver šajā memorandā. No Latvijas studentu apvienības puses ir liela atzinība tam, ka arī partijas atbalsta memorandu un iestājas par Latvijas studentiem un Latvijas studentiem aktuālo un svarīgo jautājumu par finansējumu augstākā izglītībā un zinātnē. Un nav noslēpums, ka jau līdz šim augstākās izglītības sistēma ir piedzīvojusi ļoti smagus finansējuma griezumus un attiecīgi turpmāks finansējuma samazinājums augstākai izglītībai ir kritisks, bet mēs nevaram šobrīd teikt, ka tas būtu kritisks. Un attiecīgi šis solis, ka Latvijas studentu apvienība sadarbībā ar Politisko apvienību par labu Latviju spēja vienoties par šādu soli, par memorandu, par kopīgu nostāju, par kopīgu vīziju, par finansējumu, gan arī par finansējumu modeli, jo arī mēs Latvijas studentu apvienībā esam iztirzājuši dažādas finansēšanas modeļus un esam nonākuši pie labākā un uz rezultātiem orientētākā, respektīvi naudas seko kvalitātei. Un, attiecīgi, šie ir tie svarīgākie uzstādījumi, par kuriem arī mēs iestājamies, un attiecīgi arī tas ir tas darbs, kas ir darāms tīri finansējuma jautājumā.